Šodien ir 2012. gada 6. aprīlis. Mēs atrodamies atpūtas vietā Rasasvā, kur notiek seminārs jogas pamatprincipi. Mani sauc Mārtiņš, un es pasniedzu jogu. Ar iepriekšējiem semināriem un lekcijām jūs variet iepazīties mājaslapā www.jogas.lv, kur katrs priekš sevis var apgūt jogas teoriju un iepazīties ar dažādiem jogas veidiem. Šīs dienas tēma ir Hatha joga. Tad sāksim ar to, ko mēs šodien darīsim. Lekcijā mēs nedaudz ieskatīsimies mācībā, ko sauc par Hatha jogu, no kurienes tā nāk, kādas metodas pielieto un kāds ir tās mērķis. Un pēc teoretiskās daļas būs nedaudz praktika, lai jūs būtu labāk priekšstat par to, kas tā tāda Hatha joga ir. Un kāds ir šīs lekcijas mērķis? Šīs lekcijas mērķis ir, lai jūs jau no šīs dienas varētu paši praktiski mājās praktizēt Hatha jogu vai nodarboties ar to. Un es jums centīšos izstāstīt un parādīt tos galvenos akcentus, kam pievērst uzmanību, lai jūs savā praksē ātrāk gūtu panākumus. Bet pirms sākam gribētu noskaidrot, kurš no jums kādreiz apmeklējis Hatha jogas nodarbību. Kas ir Hatha joga? Nosaukums tāds bija, kas nezinu. Brīnišķīgi. Kurš kādreiz ir kaut ko dzirdējis par Hatha jogu? Jā. Un kurš nekad neko nav dzirdējis un nav saskāries? Skaidrs. Nu labi, sāksim visu pēc kārtas. Ar Hatha jogu saprot vingrojumu kompleksu, kur izmanto statiskas pozas. Piemēram, poza, kur jūs visi pazīstat kā secību. No malas tā izskatās kā vienkārši vingrošana. Šī poza ir sekojoša. Jūs atguļaties uz muguras, paceļat kājas gaisā un vienlaicīgi ar rokām atbalstiet muguru. Un tā kādu brīdi viņā uztaraties. Pēc zināma laika jūs no šīs pozas iziet ārā un pāriet citu pozu. Piemēram, stājas galvas. Un bieži bija iesācējumi, jā. Tas ir iespējams. Un bieži ir tāds stereotips, ka joga saprot tieši Hatha jogu. Tas ir kaut kāda noteikta vingrojuma kompleksa vai fizkultūra, kuras laikā tiek izmantot sarežģītas ķermeņa pozas. Kā jau teicu, piemēram, tā stājas galvas. Bet ir jāatcerās, ka joga, jeb joga veidu ir tik daudz, cik cilvēki izpausme. Tā var būt redze, skaņa, elpošana, darbs, kā piemēram joga, kas izmanto redzi, ir jantra joga, skaņa izmanto mantra joga, elpošana izmanto pranajāma joga, darbu izmanto karma joga, un šī spēja ieņemt ķermeni stāvokli tikai viena no cilvēka izpausmēm. Kur tad ir radusies Hatha joga un kā viņa nonākusi līdz mūsdienām vai līdz mums? Pirmsākuma meklējumi ir 3. gadsimtā pirms mūsu ēras, kad indiešu filozofs Patanjali apkopoja zināšanas par jogu un izveidoja savu jogas sistēmu. Tā saucamā 8 pakāpju ceļu, kur Hatha joga bija viens no šiem pakāpieniem. Un Hatha joga izmantoja ceļā, garīgā ceļa izaugsmai darbu ar fizisko ķermeni. Un doma sekojoša. Lai mēs pārvaldītu prātu, sākumā mums jāattīst ķermenis un jāgūst kontroli pār to. Tad šo laika periodu no 3. gadsimta pirms mūsu ēras līdz
līdz kādiem 18. gadsimtam viņi saglabājās Indijā. Un vēlāk, kad Indiju kolonizēja Angļi, tas ir 19. gadsimtā, Hatha joga viena no pirmām parādījās arī Eiropā, un 20. gadsimtā viņi nonāca arī Amerikā. Un kā izrādījās, kāpēc tieši Hatha joga, jo viņi ir vispiemērotākā rietumniekiem. Viņiem visvieglāk viņi ir uztvert. Kāds tad ir Hatha jogas mērķis? Mazais. Kāds ir Hatha jogas mērķis? Lai to labāk saprastu, izdarīsim sekojoši. Visi apsēžamies, ieraksts ar noli, kājas iztaisnām priekšā, rokas aizliekam aiz muguras, šādi, un paceļamies uz rokām, vienkārši paceļam. Un uzturamies kādu laiku tādā pauzē. Kas šajā procesā notiek? Jūs esat saspriedzinājuši roku muskuļus, vai ne? Jā. Tajā pašā laikā citi muskuļi ir atslāduši, piemēram, muguras muskuļi lejā ir atslāduši. Uzturamies vēl kādu brīdi. Pēc kādu brīdiņu jau var just, kā pātrinās asins riņķošana organismā. Tā izpaužās kā siltumsajūta. Ir siltumsajūta? Ir siltumsajūta. Nu, vēl uzturamies kādu brīdi. Pārvaram sevi un turamies. Cik klasiski jūs pastāv vienā formā? Nu, vēl pagājis kāds brītiņš, un jūs jūtat, ka pātrinās arī sirdsdarbība, ne? Un vēl brītiņu uzturamies. Vēl pēc kādu brītiņu var just, kā pātrinās elpošana. Un mēs elpojam ātrāk un zaļāk. Vai apsēžamies un varam aplūties uz muguras atpūsties. Labi, mēs uz muguras un atpūšamies. Tagad varat pastiepties nedaudz. Iziet no pozas, atkal apsēsties. Uzreiz mūžams, vai ne? Tikko jūs paši varētu savus ādas izjust to iedarbību, ko sniedz Hatha joga. Kādu iedarbību uz organismu, kurš praktizējas Hatha joga. Kas tad notiek? Pirmkārt, tiek nodarbināts noteikts muskuļu grupas, kamēr cits muskuļu grupas ir atslābināts. Un izpildot pēc kārtas vairākas pauzes, tiek aptverts plašāks muskuļu skaits, kas savukārt nostiprina muskuļus, pagarina muskuļu saites, un tā rezultātā muskuļu darbība kļūst efektīvāk. Piemēram, strādājot birojā, liela daļa muskuļu vispār netiek nodarbināti. Toties daži muskuļi visu laiku atrodas saspringumā vai pārslogoti.
piemēram, kājas visu dienu ir uz grīdas nekustīgā stāvoklī, bet pleci, galva saspring nepārtraukti. Ilgstoši atrodoties šādā stāvoklī, muskuļi vairs paši nespēja atslābt. Un šajā gadījumā var palīdzēt, teiksim, masāžu vai vingrošanu, ko var izmantot hatha jogu. Un tā, nodarboties ar hatha jogu, mēs līdzsvarojam muskuļu darbību un mazinām saspringumu. Tālāk, otrkārt, piepūles rezultātā pātrinās sirdsdarbību. Ja mēs ilgāk brīdi uzturējamies paudrāt, sirdsdarbība kļuva ātrāk. Tā rezultātā uzlabojas asins riņķošana organismā. No organismā ātrāk tiek izvadīta toksīni un atkrituma vielas. Un papildus nostiprinās asinsvadu sīmeņus un tiek trenēta sirds. Jūs tā kā vēl brīdiņu saņēmāt rokās un likāt piepūli, un tā rezultātā pātrinājās elpošanu. Izjutāt? Bija? Bija. Tā kļuva ātrāk un arī dziļāk. Un šajā procesā organisms papildus tiek apgādāts ar skābekli. Uzlabojas arī plaušu darbība, un elpceļi tiek attīrīti no putekļiem un mikroorganismiem. Un pašās beigās pat labākā poza, ka jūs atgulāties uz muguras. Proti izgājāt no pozas. Un šajā laikā varēja sajust, kā elpošana un sirdsdarbība kļūst lēnāk, muskuļi tiek atslābināti un varēja just patīkamu nogurumu. Un pēc atpūtas jūs varējāt sajust nelielu enerģijas piepildījumu. Tāda ir fiziskā iedarbība uz organismu hatha jogā. Tā ir kā laba fizkultūra. Kas tad notiek? Fiziskas iedarbības rezultātā muskuļi tiek gan saspriedzināti, gan atslābināti. Tie tiek trenēti un tiek līdzsvarot to darbību. Organisms tiek apgādāts ar skābekli, toksīni un atkritumvielas tiek izvadīti no organismu. Un regulāri nodarboties ar hatha jogu uzlabojas vielmaiņa, pieaug organismu izturību un aizsargspējas. Un sākumā šķiet, ka hatha joga iedarbojas tikai uz fizisko ķermeni. Bet tas nebūtu tā nav. Hatha joga iedarbojas gan uz fizisko ķermeni, gan arī vienlaicīgi iedarbojas uz smalko ķermeni un cēloni ķermeni. Tas ir, hatha jogā mēs iedarbojamies ārē tā kā uz fizisko ķermeni, vienlaicīgi iedarbojamies arī daudz dziļāk. Un kādu procesu tad vēl notiek? Pirms brīža jūs bijāt ieņēmuši šo pozu. Pirms to darīt, ko jūs darījāt? Kā jums liekas? Pirms ieņemt pozu. Izteicāt vēlmi, vai ne? Bez vēlmes neko jūs nedarīt. Jūs apsēdāties, iztaisnājāt kājas, rokas novietojāt aiz muguras un atbalstījāt savu augumu uz plaukstām un papēžiem. Pirms jūs nokļuvāt šajā pozā, jūs sev pārvarējāt, pēc tam izmantojat savu vēlmi un kādu laiku uzkavējāties šajā pozā. Un kas notiek, kad mēs izsakam savu vēlmi? Mēs liekam strādāt vienlaicīgi arī prātiem. Lai prāts, tā teikt, palīdzētu mums tajā, lai šī vēlme izpildītos, realizētos. Un vēlmes ir tāds interesants instruments, ko ļoti labi var izmantot jogā. Jo agri vai vēlu visas vēlmes piepildās. Un lai vēlme piepildītos, ir jāņem tā kā prāts. Prātu mēs ņemam tādā kāpēc, lai sasniegtu vēlamo rezultātu. Piemēram, bērnam pēc nedēļas ir dzimšanas diena. Bet kāds viņam pasaka, kad skapja augšējā stūrī stāv viņam dāvana dzimšanas diena.
ko bērns darīs? Viņš Gaidīs dzimšanu. gaidīs dzimšanu. Kā tad? Viņš saprotos visu savas prāta spējas, savu intelektu un tiks pie savas dāvanas. Un var sadarēt, ka ātrāk nekā pirms nedēļas viņam dāvana būs rokām, vai ne? Lūk. Un līdzīgi viss, kas te tiks pārbaudīts. Bet es varu teikt, tas bija joks. Man ir tas nedēļas. Pēc gada. Nu, lūk, tā kā ieņemot vienu vai otru pauzu, katru jautā, mēs vienlaicīgi ne tikai attīstam savu fizisko ķermeni, bet arī prātu. Pie tam ilgi uzturoties vienā pauzā, nepieciešams izteikt stiprāku vēlmi. Ja ilgāk izturēties, jums vairāk vajadzēs jau piespiest, lai jūs atrastot tajā pauzā. Tas savukārt palielina gribas spēku. Un tā rezultātā vēlme, gribas spēks, un rezultāts ir attīstīts prāts. Un tā mēs pamazām esam nonākuši pie viena no Patkas jogas principiem, tas ir asketisms. Un, kad jūs ieņemat pauzi, jūs būtībā šo metodi ir izmantojat. Asketisms ir atliekšanās no kaut kā, izmantojot savu gribu. Jūs varējāt vienkārši sēdēt un klausīties, nē, jūs apsēdāties, ieņemāt pauzi, kādu brīdi uzturējāties. Un pārvarējāt sevi. Tāds asketisms ir. Bet jāsaka, ka katra joga ir ne tikai asketisms. Asketisms katra jogā ir tā vieta, kur daudz paklūp. Un joga bieži vien pārvērš fiskultūrā, aerobikā, pilotēs vai kādā citā nodarbā, bet ne jogā. Un nepieredzējušiem tas var šķist sekojuši. Jo vairāk sev piespiedīšu, jo ātrāk būs rezultāts. Bet tā ir liela kļūda. Tas ir kā slasts, dabiski aizsargu barjera, kas neļauj gūt panākums tiem, kas neizplata jogu. Un tad ir rodas dažādi jogas čempionāti vai dažādas jogas skolas, kur viens otru cenšas pārspēt, kurš ilgāk nostādās uz kājas vai vairāk sagriedīs savu ķermeni dažādās pauzās savērpus. Būtiskākais jogā ir pirmais princips, ar ko jūs iepazīsties rīt. Un tas ir, ka jogā nav vietas sāpēm. Nodarot sev sāpes, nav jogas. Nevar noliekt regulāri praktizēt katru jogu, jūsu ķermenis attīstās, kļūst stiprāks, lokanāks. Bet tas tikai kā bezmaksas pielikums, tas nav mērķis katras jogas. Tas ir līdzīgi kā veikalā, kur jūs esat labs klients, un jums šādi tam veikals uzdevumi kādu dāvanu vai piešķir kādu bonusu. Katra jogā ir tieši tāpat, kad vesels lokans ķermenis kā bonus. Katra jogā augstākā meistarība ir pauze, kas norāda, ka jūs esat sasnieguši augstāko līmeni, ir tā pauze, ka jūs vienkārši guļat uz muguras un viss. Tā kā jūs sākam turēties uz rokām pakaļšiem, pēc tam nogulāties un viss. Tā ir augstākā meistarība. Un šajā pauzā, tā teikt, skatītājs no malas nevar pateikt, vai jūs praktizējat katru jogu, vai jūs vienkārši esat nolēmuši nosnāsties. Tā, tad mēs apskatām šo vienu no metodēm, tas ir asketisms, un viņi arī dēvē apziņas metodi, ka jūs izmantojat savu gribas spēku un sevi pārvarīt. Bet ir arī otra metode, tā ir enerģijas metode, kad jūs ļaujaties notiekošanu. Enerģijas metode
ir sievišķā pieeja, ka jūs ieņemat aptuveni to pozu, ko vēlaties sasniegt. Un gūstiet prieku no tā, ka atrodaties šajā pozā. Un arī izmantot šo metodu ir iespējams sasniegt pilnību jogā. Šajā gadījumā fakti jogā. Pozitīvi ir tas, ka jūs nevarat nodarīt ļaunumu savam organismu, jūs viņu nevarat pārslogot. Jūs, teiksim, ar asketismu varat kaut ko sastiet, kādu muskulu, kad ar enerģijas metodu jūs to nevarat. Viņa ir arī negatīvā puse. Tā ir tā, ka jūs varat sākt slinkot. Un pēc kāda brīža jums var šķiet, ka jūs esat tāds varens jogs, ka jūs visi protat, ka jums vairāk nevajag arī katru jogu nodarboties. Katrai no šīm metodēm ir savu trūkumu un priekšrocību, tāpēc katrs jogas mērķis ir šīs metodas abas divas apvienot vienlaicīgi. Un tas nodrošina panākumus šajā jogā. Ko? Pamēģināsim enerģijas metodu. Apsēžamies tāpat kā iepriekšo reizi, kājas priekšā. Un vienkārši nolecamies uz priekšu. Kā brīdi, cik varam. Nostaramies šajā pozā. Gūstam prieku no tā, ka atrodamies šādā stāvoklī. Vienlaicīgi dzirdam, kas notiek apkārt, arī cenšamies ieklausīties sevi. Kādu brīdi esam uzturējušies šādi. Esam ļāvušies šajā pozā, nedaudz sevi piespiežam un nolaicamies uz priekšu. Un atkal baudam, ka atrodamies šādā pozā. Sāpes, tā nav joga. Sāpes nav diskomforts. Tad priecājamies par sevis pārvarēšanu. Pielietam vēlreiz apziņas metodu un vēl vairāk nolicamies uz priekšu. Ja jūtam saspringumu, tad nedaudz ļaujamies, tā kā rokas pie sevis. Ieņemam tādu brīvāku stāvu. Vēlreiz saņemam sevi rokās un vēl uz priekšu pastiepinamies. Ja var, satveram kāju pirms galvu. Un izējam no pozas, guļamies uz muguras un atpūšamies. Tagad guliet, un es jums izlasīšu
viena citāta no traktāta par Hatha jogu, tā lai jūs labāk saprastu, kā šīs metodas, apziņas metodas, enerģijas metodas var apvienot. Un šeit būs par to izskaidrot, kas ir Hatha joga. Hatha sastāv it kā no diviem vārdiem, divām zilbēm, ha un ha. Ha ir tēvs, ha ir māte. Ha ir māte, ha ir tēvs. Hatha ir savienība, viņu bērns. Ha ir saule, ha ir mēnesis. Ha ir mēnesis, ha ir saule. Hatha ir aptumsums. Ha ir diena, ha ir nakts. Ha ir nakts, ha ir diena. Hatha ir saulēks un saulrietis. Ha ir ieelpa, ha ir izelpa. Ha ir izelpa, ha ir ieelpa. Hatha nozīmē, ka nav ne ieelpas, ne izelpas. Kad ieelpa pārņem izelpu un izelpa pārņem ieelpu. Ha ir patskaņa, ha ir līdzskaņa. Ha ir līdzskaņa, ha ir patskaņa. Hatha ir mantra, jeb skaņa. Ha ir labais, ha ir kreisais. Ha ir kreisais, ha ir labais. Hatha ir vidus. Ha ir balts, ha ir sarkans. Ha ir sarkans, ha ir balts. Hatha ir debeszils. Ha nozīmē apzināties, ha nozīmē rīkoties. Ha nozīmē rīkoties, ha nozīmē apzināties. Hatha nozīmē sasniegt augstāko mērķi. Ha ir saspringums, ha ir atslābums. Ha ir atslābums, ha ir saspringums. Hatha ir dzīves ceļš. Ha nozīmē piespiest sevi, ha nozīmē atļaut sevi. Ha nozīmē atļaut sevi, ha nozīmē piespiest sevi. Hatha nozīmē sasniegt augstāko dzīves rezultātu. Lēnām atgriezties, celties sēdus. Vai kļūt mazliet skaidrs, kā šīs metodas abas apvienotas vēl? Brīnišķīgi. Tā, apstīsim momentu, kā var pateikt, ka jūs gūstat panākumus Hatha jogu. Tā nav ne ķermeņa lokamība, ķermeņa izturība. Galvenais kritērijs, pēc kā nosaka panākums Hatha jogā, ir pieredzums nodarboties ar jogu. Ja jums ir pieredzums to darīt, jūs gūšu panākums. Jāatcerās, ka atrodoties jebkurā pozā, jūs to darīt izcili. Piemēram, šajā pozā, klasiski šī poza tā, ka krūšpulku pieliek pie ceļiem. Tajā pašā piemēram, jūs vienkārši noliekat šitā rokas, jūs arī izpildat kaut kādu pozu. Šai pozai arī noteikti iedarbība ir. Un jūs tajā pozā atrodaties, tad jūs to darat izceli. Ar laiku jūs, protams, varat pāriet uz citu pozu, uz šādu, ja? Un pašlaik jūs darat šādi. Tas ir izcili. Cik bieži? Jā, jūs varat vienkārši iedomāties. Ja jums nav spēka tajā dienā, jūs vienkārši iedomāties. Uz kolētiešana saprot, ka neesmu nodarbojas ar jogu, un vismaz iedomājieties, ka ar to nodarbojāties, lai darītu to nākamā dienā. Jā, un cik bieži vēlams nodarboties ar Hatha jogu?
Vēlams ideālā variantā, protams, katru dienu, bet lai būtu kaut kāds rezultāts no tā, ka jūs vispār jau nodarboties šajā gadījumā katru jau, būtu ieteicams vismaz 2 reizes nedēļā 30 minūtēm. Kā no vietas vai? Nu, piemēram, pirmdien vakarā 30 minūtes, un ceturtdienas rītā arī 30 minūtes. Tā kā tas vārds. Jā. Nevarētu palikt pa dienu 10 minūtes no rīta. Var arī tā, protams. Jā. Jo katram no tie dzīves apstākļi savādāk. Cits var, teiksim, veltīt 2 stundas no rīta, cits var tikai 10 minūtes prāmajā. Arī pauze. Un tā ir svarīgi, ka, teiksim, jūs būsiet labāk efektīvs katru dienu tās 5 minūtes nodarbosieties, nekā jums ir svētdiena pusdienu ļautīsiet. Jūs būsiet lielāks ieguvējs nekā brīvdienu mīlētājs. Tā, kāda apstākļa vēl ir svarīga? Būtiski ievērot katrā praksē, šajā gadījumā katru jautājumu vispār arī. Citās praksēs ievērot 3 komponentus, tie ir prakses sākums, pati praksa un prakses noslēgums. Kāpēc tas ir būtiski? Tāpēc, ka ievērot šīs 3 sastāvdaļas, jūs automātiski nošķirsies no ārpasaules. Jums ir lielāka iespēja ieskatīties sevi, kā arī ieklausīties sevi. Ja šis prakses princips netiek ievērots, sākums, prakses un nobeigums, tad bieži vien mēs varam nonākt tādās situācijas, kad mēs kaut ko daram ārēji, kaut kādu pauziņu, bet domāt esam pavisam kaut kur citur. Savukārt, ja mums šis komplekts ir ieraksts, prakses un noslēgums, tad pietiek pavisam neilgu laiku, teiksim, 5 minūtes dienā, lai pārslēgtos no ārpasaules, pagriezt visām problēmām muguru, atstāt pienākums un nepabeigtos darbus malā un gūt prieku no tā, ka atrodoties varat sevi ielūkoties, un būtībā tās 5 minūtes būs laiks tikai jums vienam, kas ir ļoti svarīgi. Un pēc tam, kad jūs iziesiet no šīs prakses, tad jums būs gan enerģijas pieplūdums, gan arī galva skaidrāk, un varbūt tās problēmas, kas bija pirms tam lekcijas vairs tāds mazsvarīgs lekcijas arī jums vispār izzudīs. Kāds tad var būt šis prakses sākums? Tad vēlreiz apsēdīsimies. Apsēžamies, jā. Vienkārši apsēžamies. Kā katrs grib. Vairāk tā. Iztaisnājam muguru. Sajūtam, kā galva, kakls un muguru atrodas vienā taisnā līnijā. Un atceramies šīs dienas notikumus. Ko mēs darījām? Ar ko tikāmies? Kas mums patika? Kas nevisai? Tad atstājam visus pienākumus, rūpes malā un priecājamies par to, ka varam veltīt šo laiku sev. Atslēdzam kājas, rokas, vēderi, galvu. Un sajūtam, kā atslāp katrs sejas muskulis.
galva ir skaidri un jūtam iekšēji prieku un mieru. Un vēlreiz jūtam, ka galva ir skaidra, nekāda doma nav. Un kādu brīdi atrodamies šādā stāvoklī. Šāds var būt traks sākums, savu veidu noskaņošanās. Pēc tam seko pat praksa. Varam atgriezties. Tas metodas, kāds var būt prakses sākums, ir ļoti dažādi. Tā var būt, teiksim, gara meditācija, pusstundas garuma, varbūt arī pāris zilgas. Piemēram, tā, kad jūs taisījāt to aizsargu lauku, noskaņošanās var būt traks sākums, var būt tāds. Vai arī jums nav laiks, tā jūs pats vienkārši krim, jūs jau esat to izpildījuši. Varat sākt pāriet pie pašas prakses. Un tad, kāda ir katrs jauks praksa? Parasti izmanto kādas 7 pozas. Tās var būt plus mīnus 2, 5, 9 pozas kopā. Un katru pozu izpilda kāds 5-10 minūtes. Un sākam vienu, pēc tam nākošo. Tā visu pēc kārtas. No sākuma ieteicams izvēlēties tās pozas, kas jums vieglāk padodas. Kas jums personiski patīk vislabāk un ķermenis arī ļauj pieņemt šīs pozas vislabāk. Pozas nav ieteicams mainīt biežāk kā 2 reizes nedēļā. Teiksim, ja jums ir tā programmiņa 7 pozas, uz 2 nedēļas jūs izmantot šo programmu, ja tā var teikt. Un pēc tam jūs varat arī turpināt izmantot, varat arī pilnībā izmantot kādu citas pozas, vai nomainīt tikai kādu no pozām. Vai arī, ja jums ļoti viņas iepatikušās, tad pamainīt tikai viņu secību. Un pozas iedalās 3 grupās. Pirmā grupa kur ir noliekšanās uz priekšu. Kā mēs tā noliecamies. Otri atliecamies atpakaļ. Un trešā ir vērpas poza, ka mēs sagriežamies. Un tad ir ieteicams tāda rekomendācija, ka mēs, ja mēs ieņemam, teiksim, pozu ar noliekšanos uz priekšu, un nākamā mēs izpildam ar atliekšanos atpakaļ. Un arī pretēji. Savukārt vērpas pozas mēs varam izmantot jebkurā brīdī. Sākumā, beigās, pat īsti. Jā, un tad pats prakses nobeigums, tā varētu būt gulēšana uz muguras, vienkārši 5-10 minūtes pagulēt uz muguras, vai ja netiek uz muguras, tad var gulēt uz vēdera. Tas būs arī nobeigums. Un vēl tādi daži svarīgi momenti, kam varētu pievērst uzmanību. Dienas laiks, kad nodarboties ar klasisku jogu. Principā viņi var nodarboties jebkurā laikā, no rīta, vakarā, pa dienu, naktī. Bet jāņem vērā tas, ka no rīta organisms ir vēl diezgan stīvs un grūti būs pietiekoši labi, tā teikt, izstīrties, tiek organismu darīt to, ko tu vēlies. Savukārt vakarā
varat arī pēc smagas darbības būt noguruši, jums neko vienkārši negribās vairs darīt. Ideāli būtu, ja jums būtu iespēja katru jogu nodarboties vienā un tajā pašā laikā, vienā un tajā pašā vietā. Bet mūsdienās tas diezgan tā ir. Tālāk vieta. Vieta arī svarīgs faktors ir būtiski, lai šajā laikā, kad jūs praktizējat, neviens jūs netraucētu. Tāpat arī jūs varat traucēt dažādas skaņas, īpašas smaržas, kas var traucēt vēl vairāk nekā skaņa. Sākumā ieteicams praktizēt ir telpā, kur ieteicamāks, kā labumu lielāk gūt praktizē ārā, bet tur arī vairāk traucējušo faktoru, tāpēc sākumā labāk iekšēni. Pirms tam telpu ieteicams izveidināt, un telpai vajadzētu būt siltai, bet ne karstai. Tā būtu omulīgi. Svarīgi ir viesi, kurus praktizējat. Ja jūs praktizējat telpā, tad viņi būs līdzami, ieteicams, lai viņi būtu arī taisni. Ja jūs ārā praktizējat, tad tur varētu būt dažādi akmenti un grūži, kas jums trauc. Pavisam ērti jūs izmantojat kādu jogas pakalpojumu ar sevi. Un pēc prakses vēlams to vietu, kur jūs praktizējat, kāds minūtes, pēc 10-15 aiziet no tās vietas projām. Ja teiksim, jums ir viens tāds dzīvoklis, tad jums maz pāriet uz pretēju istabas stūri. Tālāk. Mūžīgi svarīgais ēšanas jautājums. Cik ilgi pēc ēšanas nevar praktizēt vai cik ilgi pēc ēšanas nevar praktizēt? Šeit viennozīmīgs atbildes nav. Galvenais ir jūsu pašsajūta un svarīga, lai jums nebūtu ne izsaukums, ne pārēšanās. Tāda sajūtas magums. Jums, teiksim, molka izsaukums, kur ieteicams minūtes 5-10 apēc kā dārzi. Bet bagātīgi maltīgi atlikt pēc tam. Ideāli, teiksim, ja jūs varat izstrādāt tādu pieredumu, kad jūs priekšu papraktizējat jogu, un pēc tam tikai jāiet. Tas būs tā kā savs pieredums, Pavlovs sunīts. Ko priekšu jogu, pēc tam mēs. Ja jūs gribēsiet ēst, tad zināsiet no sākuma, un darboties ar jogu. Tā. Pirms vai pēc prakses iesaku vēl ūdens procedūras. Augsta duša, teiksim, no rīta jūs uzmundrinās, bet parasta vanna vakarā atslābinās. Arī pozitīvs efekts. Jā, katru jogu var apvienot ar dažādām citām praksēm. Tas ir dažādām vizualizācijām, ar meditācijām, mantrām, mudrām, bankām, elpošanas vingrinājumiem. Bet par to jau kādu citu reizi. Esiet sveicināti! Mani sauc Elīna. Ja arī jūs vēlaties uzzināt par dažādiem jogas veidiem un iepazīties ar jogas teoriju un praksi, aicinām jūs apmeklēt mājaslapu www.jogas.lv, kur ik viens bez maksas var apgūt jogu priekš sevis. Aicinām arī visus interesantus apmeklēt jogas nodarbības, lekcijas un seminārus. Praktiskās hatha un grija jogas nodarbības notiek katru sestdienu un svētdienu atpūtas vietā Rasa Spa.